Mūsu jaunais frontālais iekrāvējs SV405K5. Šis ir lielākais dumps mūsu parkā. Kā jau vizuāli var redzēt, nenormāli milzīgs dumpis, riepa gandrīz manā augumā, nereāli milzīgs kauss. Šitādu kausu es jau gribētu vasarnīcā ielai iekšā ūdeni un apakšā ugunskuriņu, un tur var normāli pļunčāties. Aparāts ir 8,5 metri garš, 3 metri plats un 3,4 metri augsts. Kauss var pacelties līdz pašai augšai 3,5 metri 5 līdz 6 sekundēs. Saviem 250 zirgaspēkiem spēja savus 18 tonnas pārvietot 40 km/h. Ļoti liels spainīts centrālai smērēšanai, attiecīgi operatoram nav jāiet un tik jāsmērē. Automātika izdara visu pati vienkārši. Kā jau, protams, visām mūsu modernajām tehnikām ir aprīkots ar LED gaismām, visādiem lukturīšiem, signālu lukturīšiem. Šis ir aprīkots ar 360 grādu kameru. Attiecīgi mēs no augšas redzam pilnīgi visu perimetru frontālajām iekrāvējiem, kas viņam notiekās riņķī. Kaķi, suņi, lāpstas, tačkas, viss, kas ir iespējams. Tā, šeit mums pie radiatoriem aizmugurē paslēpies reversais ventilators. Attiecīgi karjerās strādājot daudz putekļi, ieslēdzam ventilatoru uz otru pusi, viņš izšauj ārā tos netīros putekļus ārā. Nu, nāc augšā, nāc tuvāk. Drošības josta, pneimatiskais krēsls, tas ir ļoti ērti. Arī tā kā es klasē atkal. Sony oriģinālais radio MP3 player var. Digitālais spidometrs, tahometrs. Kas ir interesanti šitam te aparātam, kad izvēlēties virziens priekš uz apkaļ vai neitrāli var no šejienes ar kloķi, vai no joystick uzreiz pa taisno divas podziņas. Čik. Start, stop. Tātad Sanijs ir arī padomājis par ziemas apstākļiem. Šeit var ieslēgt beņķa apsildi. Attiecīgi, kamēr uzsilst salons, tikmēr jau dibentiņš ir silts. Ja tev ir nepieciešams tik milzīgs frontālais iekrāvējs, zvani man, zvani Storentam, piemeklēsim lielu, mazu, vidēju frontālo iekrāvēju pēc darba vajadzībām.